No Latvijā iegūtās kūdras galvenokārt tiek ražoti substrāti, kas tiek iegūti no dažādas frakcijas kūdras produkcijas un vērtīgiem piemaisījumiem. Kūdras pārstrādes process norisinās modernā kūdras pārstrādes cehā Misā, kas nodrošina augstvērtīgu produkta sagatavošanas kvalitāti. Ražošanas procesā svarīga ir uzņēmuma darbinieku loma, jo, lai pārliecinātos par produkta nemainīgu kvalitāti, substrāts regulāri tiek pārbaudīts. Kad kūdra nonāk pārstrādes cehā, tā tiek sadalīta frakcijās, kas rada pēc fizikālajām īpašībām atšķirīgus produktus, tālāk kūdra sajaucot ar dažādiem vērtīgiem piemaisījumiem, kas nodrošina substrātu auglību. Šīs vielas var būt kaļķojamais materiāls kūdras neutralizēšanai, minerālu mēsli, māls, perlits un citas. Maisījums tiek veidots balstoties uz konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Kopumā ir pieejami vairāki simti dažādu substrātu veidu. Grieztā kūdra tiek drupināta dažādās frakcijās, no smalkākās līdz rupjākai. Rupjā frakcija ir augstvērtīgākā, jo tā substrātā nodrošina bagātīgu gaisa cirkulāciju. Sagatavotā un ar vērtīgām vielām bagātinātā masa nonāk lielos cilindros, kur tā tiek presēta. Gatavo substrātu tālāk fasē atbilstoši klienta vēlmēm, tas ir pasūtījumam. Kūdras substrāta maisi tiek svērti, krauti uz paletēm un aptīti ar aizsargplēvi. Uz katra iepakojuma tiek uzdrukāta produkta informācija, kas nodrošina produkcijas tālāku izsekojamību un profesionālu atbalsta uzņēmumu klientiem. Ražošanas procesā ir svarīga regulāra produkta paraugu ievākšana un analīze, lai pārliecinātos, ka ražotais substrāts atbilst ieprogrammētajai receptūrai. Katra pasūtījuma parauga nonāk laboratorijā un tiek uzglabāti kā minimums 6 mēnešus. Speciālistiem, kas strādā substrātu ražošanas cehā, ir jābūt zinošiem un ar augstu atbildības sajūtu, jo darbs ar inovatīvo tehniku prasa pieredzi un darba drošības pasākumu ievērošanu. Akciju sabiedrības Misas kūdra ražotie substrāti lielākoties tiek eksportēti uz dienvidu valstīm, kurās ir labvēlīgāki apstākļi dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanai. Lielākā daļa produkcijas nonāk Itālijā, Francijā, Polijā un Beļģijā, kopumā vairāk kā 50 valstīs. Produkcija eksportē ar sauszemes un ūdens transportu un garajā substrāta ceļošanas laikā ir svarīgi saglabāt tā kvalitāti. Lielās zaļuma un garšaugu daudzveidība, kas podiņos nopērkama Latvijas lielveikalos, lielākoties tiek izaudzēta Baltijas valstu auglīgajos substrātos. Mēs radām pamatu svaigu zaļumu, augļu un dārziņu nonākšanai cilvēku virtuvēs.